Laba dziesma. Jā, vajadzētu ierakstīt. Tolīt. Nu, ne jau vaņš telefonā, mikrofonu vajag. Dziedās arī? Bet pirātu vadu vajag. Es zinu, kam ir vadi. Kam ir vadi? Ērikam. Ērikam ir vadi. Braucam pie Laižam pie Ērika. Aiziet, laižam pie Ērika. Esam atbraukuši uz Bišumuižu, Zāļajā 6. Te esot studijā Varkals. Iesim iečekot, kas tur notiek. Esam 3. stāvā. Iesim meklēt saimnieku. Ēriks esot saimnieks. Čau, Ēriki. Čau, mani sauc Ēriks Lisbovskis. Es esmu mūziķis, bundzinieks. Mani vairāk pazīst kā jau bijušo Inokentijas Mārples bundzinieku, kuras nospēlēju 17 gadus. Tagad es spēlēju jaunā projektā nosaukumu grupa Varkals. Kur arī ir mani bijušie grupas biedri no grupas Simbolika, kurā es arī diezgan ilgus gadus darbojos. Šī ir mana jaunā ierakstu studija. Šī ir man kontrola telpa, kā to studijā mēdz saukt, tad šeit jūs varat redzēt, ka te arī tad notiek visa mūzikas klausīšanās un te ir arī visa ierakstu aparatūra. Šeit notiek, visa tam mūzikas rakstīšana. Bet arī ir arī cits telpas, ko pēc tam mēs varēsim apstīties, tad blakus man ir saucamais tracking rooms, ieraksta telpa latviski, kur tad notiek ieraksti, noliktava, un tad arī man pretējā pusē ir uztaisīta atsevišķi telpa, kas ir mēģinājumiem. Šī ir ieraksta telpa, un tu sēdi kaut kur tur aiz sienas. Jā, es sēžu tur aiz sienas, kur man ir kontrola. Kur stikls? Kur stikls, jā, es prasu, kur ir stikls. Jā, diemžēl man nebija iespējas te to stiklu ielikt, bet man te ir webkamera ielikt, tā kā... Sazināties var. Sazināties var, jā, ir tas saucamais talkback angliski, kur man... Nav jāzvana pa telefonu. Nav jāzvana pa telefonu, jā. Nu, lūk, tad jā, šeit ir notiek visi ierakstīšanās, un šeit man ir pie manis jau bijušas grupas, kuras arī rakstās dzīvajā, kas nozīmē, ka nevis katru instrumentu raksta atsevišķi, kā parasti tas mēdz notikt, bet visi vienlaicīgi spēlē un visi instrumenti vienlaicīgi arī tiek ierakstīti. Tad, ja kādam tas interesē, tāda iespēja arī pastāv. Te arī šī telpa man ir, var redzēt, es esmu šeit viņu akustiski apstrādājis, tā teikt, vai nopakojis. Man ir arī te pie griestiem tie paneļi, akmensvatas, un man ir arī šeit siena. Un te var arī dzirdēt, ka mēs ienācam iekšā, tad uzreiz jūt, ka skaņa uzreiz ir tāda, ka te ir viņa tā telpa ir tāda daudz mazāk tā, teiksim, tā dzīvās reverberācijas, te nav tik daudz. Kāda man te tā doma ir, kad citi varbūt ienākšana telpā liekas, viņi ļoti tā kā nopakoti, tad te šeit ienākot var dzirdēt, ka te atbalsts ir ļoti maza, bet tas, ko es parasti daru, teiksim, arī, kad es rakstīju bungas, tad es šeit liku telpas mikrofonus. Un te man ir paneļi dažādi, kur šie man lielais panelis, kas ir uz riteņiem, es viņu var izstumt ārā un akustiski jāizskara, tad es viņus pēc tam atveru vaļā pilnībā. Un tad man šī pusē tā telpa paliek dzīvāka. Skaņa tā tad ir ļoti kvalitatīva, kas nav masarīgi ierakstoties. Bet tieši tā, protams, savādāk nemaz nevar būt. Tā kā skaņa ir kvalitatīva, pats jau pārbaudījis. Un šīs ir vienas no tādām daudzajām bungām. Bet, ja es atnāku ar grupu, man nepatīk šīs, tu atnesīsi citas uzliks, kuras man... Es atnesīšu tādas, kuras tev patīk. Jā, tāda gribu, šitāda gribu bungu komplektu, bet, protams, var braukt ar savu bungu komplektu, ja tev ir un rakstīties, bet man ir 6 komplekti, no kuriem var izvēlēties. Tad man ir 2 lielie komplekti un 4 mazāki komplekti, jā. Tā kā, tad tu var izvēlēties, tur, tu gribi... kļavas koka bungas, vai bērza koka bungas, vai tu gribi akrila bungas, vai tu gribi sarkanu koka bungas. Tā kā, lūdzu, tad es varu te nolikt. Man kā grupai, kas brauc un mēģināt, kāpēc man ņemties un vest visas kaut kādas savas bungas, ja atbrauc, te ir viss gatavs. Jā, protams. Arī man pieejam studijā, cik man jau, aptuveni kaut kāds 10 ģitāras, ja ir interesi ģitāristam arī izmēģināt kaut kādu citu ģitāru vai
pieņemsim, nezinu, pēkšņi kādas konkrētas partijas, un grib, reku tev tur Fender ģitāra, nu tad šī ģitāra varbūt ļoti labi skanētu pēc tiešām kādam, tīrajām partijām un tīrai ģitāras skaņai, tad to arī visu var darīt. Un ģitāras arī pastiprinātāji. Tātad ģitāristam nākot uz šejieni, pat ja, teiksim, ģitāra ir ierakstīta mājās, jo tagad ļoti populārs ir tas, ka mājās rakstoties ģitāras ieraksta to saucamo DI signālu, kas ir direct input, jeb es vienkārši ierakstu tīro ģitāras signālu, bet es gribu, lai man tā ģitārā tā skaņa tiktu izlaista caur īstu ģitāras pastiprinātāju. Tad tas process saucās reampings. Tas nozīmē, ka kāds mājās ir to ģitāru iespēlējis, viņš atnāk pie manas studiju, vai arī tas cilvēks var dzīvot ārzemēs un atsūta man, nezinu, caur e-pastu to failu. Un tad to failu atskaņojot, es viņu varu izlaist caur jebkuru no maniem ģitāras pastiprinātājiem. Un to mirkli man ir, man liekas, vai 10 vai 12 dažādas ģitāras galvas. Arī ir dažādi ģitāru kabineti ar dažādiem skaļruņiem, un skaļruņi arī ļoti ietekmē ģitāras skaņu. Tātad ģitāristam, ja viņš atrodas šeit un studijā, ir iespēja izmēģināt visu kaut ko. Tādu, nezinu, ģitāru tādu, ģitāras galva tāda, tāds kabinets, jā, tad ir iespēja būt atrast un meklēt to skaņu, kādu tas ģitārists gribētu. Kas tev te? Reku, šeit ir man mēģinājuma telpa, lielākā telpa, kas man ir studijā. Normāls bungu sets. Mans milzīgais bungu komplekts, kuru man ir vienmēr slinkums kustināt, un man viņš vienkārši stacionārs šeit stāv. Man ir citi komplekti, kurus, ja man vajag, tas ir mazāku gan ņem uz koncertu līdzi. Bet jā, šeit... Bet šo tad jau arēnā laikam vai... Šo arēnā. Vai kaut kādā festā lielajā, kad headliner būsim, jā. Uzmauc kaut ko, parādi, kas skan. Viņš nav ļoti piezēršies. Kas ir šitas? Viņš tāds stēks saucās viņš ir. Jā. Kur te bija kaut jau neredz? Kas vēl šeit telpā notiek? Bez mēģinājumiem, tātad te vēl ir doma, ka varētu taisīt varbūt tādus nelielus mini koncertus un iefilmēt to visu. Tad pagājušajā nedēļā, kad bija atklāšana pirmā, mēs ar savu grupu Varkals arī uzspēlēja pāris dziesmas. Tad šeit bija tauta, otrajā pusē, te var satilpt, nezinu, kādi cilvēki 30. Ir, kad piedāvāt arī citām grupām, ja kādam ir interesi, kad var ierakstīt tā kā mini koncerti, dzīvo materiālu. Bija labs video materiāls jau vienmēr noder. Pieteikties kādam festivālam, kaut kur aizsūtīt vai arī pašiem sociālos savos izmantot. Tā kā es paralēli gan ierakstīšanai, es domāju arī kaut ko tādu darīt, kas ir tā kā filmēšana vēl dzīvā spēlēšanas, jā. Jā, tā kā tas ir tā arī tāda papildus iespēja, es domāju, interesanti, kas vēl varētu būt. Šeit stāv fani visi, un te viņi te kaut ko, un tad jā, un tad tāds mini koncertiņu, jā. Es domāju, telpas man ļauj pietiekuši plašas, un nav slikta ideja. Kas no mazsvarīga studijā, kur tiek patērēs mazliet alus ierakstoties, modernas labierīcības.
Ja tu gribi ierakstīties pie manis mūzikas studijā Varkala, droši vari man rakstīt vai zvanīt uz 29 554 555, uzrunāt mani manā Facebook profilā vai arī manas mūzikas studijas Varkala Facebook profilā.